Labrīt! Tā kā šodien liela diena, daudz kas jāizdara, nezinu, cik daudz es nofilmēšu, bet es mēģināšu, būs labi. Ātri par grāmatām. To grāmatu, kuru es jums rādīju 2 nedēļas pēc kārtas, es esmu izlasījusi, beidzot, tas vismaz ir forši. Tagad es lasu aprīļa 2. grāmatu, tikai un aprīlis jau ir vairāk nekā pusē, šausmas. Bet, nu jā, tā ir Kolīnas Hūveres atmiņas par viņu. Ir filma šobrīd kinoteātrī tieši par šo grāmatu. Izvēlējos lasīt latviski. Jā, nevis angliski, tas tā interesanti, bet, nu, nezinu, kaut kā izdomāju, ka latviski viņam un ātrāk ies, un tiešām šī tik daudz es izlasīju jau pa 2 dienām. Man ir palikuši tikai 100 lapuses, mazāk pat. Es domāju, ka es izlasīšu pa šodienu, nē, varbūt pa brīvdienām, pa sestdienu, svētdienu es izlasīšu. Tā, ka jā, šī grāmata īstenībā nav fantastika, jā, šī ir, Kolīna raksta tādas smagas grāmatas par tādām problēmām, šeit arī meitene ir iznākusi no apcietinājuma, viņa bija 5 gadus apcietinājumā, tāpēc, ka, cik es saprotu, es vēl neesmu izlasījusi to galveno, bet viņa dzērumā bija pie stūres, kur bija viņas puisis, un viņa jāvarēja, un puisis tā kā nomira. Un līdz ar to viņa bija tā kā vainīgā, bet nebija laikam tik vainīga, lai viņu uz visu mūžu ielikt cietumā, bet tā kā viņa ielikt cietumā uz 5 gadiem. Izrādījās, ka viņa ir stāvoklī, un viņas cietumā stāvoklī piedzemdēja meitenīti, un viņas bērnu audzina tā puiša vecāki. Un tagad viņa ir iznākusi no cietuma, un tā puiša vecāki neļauj viņai satikties ar bērnu, un viņai ir atņemtas visas mātes tiesības. Un jā, tad šī grāmata ir par to, kā viņa cenšas ar to bērnu sakontaktēties, lai gan tai meitenītei ir tikai 4 gadiņi. Jā, un kā tie puišu vecāki ļoti vaino viņu tajā puiša nāvē, un jā, neļauj viņai tikt pie sava bērna. Te jau redzēs, es domāju, ka beigās tie puišu vecāki tomēr nāks pie skaidrības. Es ceru. Labi, braucam uz stalli. Ok, es esmu mašīnā, tūlīt brauksim. Šodien tāda interesanta diena, ka nevar saprast, kā ģērbties. Man mašīna rāda plus 13,5, bet es domāju, ka vienkārši viņa rāda, tāpēc, ka saulītā viņa ir pastāvējusi. Es pieļauju domu, ka ir kaut kādi, varbūt plus 11. Īstenībā šokā, ka šodien ir saulīta, jo nesolēju, šodien vispār lietu solīja, bet, izskatās, ka lietus nebūs. Tas ir baigi forši, jo es negribu samirkt. Tā kā es uzvalku savu pavasarīgo outfitu, bet man mašīnā līdz ir jaka. Tā kā, ja es nosalšu, es pārģērbšos. Esmu jau stallī, iesim pēc kasītes, izkordosim kasīti. Gribēju jums parādīt. Tā kā, šeit redzat, ir saulīte. Bet tur ir tā kā mākoņi, ko es redzu, kur varētu būt lietus. Un tur ir mākoņi, kurus redzu, kur varētu būt lietus. Un arī mēs braucām cauri, un tur mums mašīnai nedaudz dažas pilītes bija. Jā, Triksis ir ļoti laimīgs. Jo Triksis man vakar sēdēja mājās. Triksē? Nečupu. Jā, viņa vakar man sēdēja mājās, jo aizvakar viņa izvēlējās kaut kādos sūdos. Viņa bija tik smirdīga, ka šausmas. Un viņai bija duša. Tāpēc, jā, tagad viņa ļoti laimīga atkal būt atpakaļ. Rēku mūsu kasītis. Jā, es viņai aplēju nedaudz seju, laižot ūdeni. Grifons arī atnāca. Grifons atnāca, jo viņš domā, ka viņam ir pusdienlaiks, bet nē, vēl nav. Sākumā kasīti paņemsim. Mums jau viss bija izkaltis, un tad pavakardien, jā, atkal pielija. Tagad atkal ar gumies zābakiem jāstaigā. Bet pirms ņemam kasīti, aiziesim pie šīm 2 meitām. Tur bērns guļ laimīgs. Paskatieties to laimīgo bērnu. Čau, Čeri! Čeri! Ai, kāda skaista! Ņotā te forši, vai ne? Sieniņo gulot, saulītē. Čēra. Čau. Čau, meitene. Tad ļaus man pieiet pie tevis, jā? Necelsies? Buci, čau. Bebīte. Čau, bebīte. Var tevi pakasīt, jā? Jā? Ai, tu varža meitene. Ai. Kāda skaista, kāda forša.
Ai, nu cik tev te labi, jā. Laimīgs bērns. Nu, šī ir dzīve. Guli, sauļojies, lielie zirgi apkārt, mamma blakām. Un tu izbaudi bērnību. Jā, jā. Nu, mēs ar Kasīti jau ejam uz stalli. Gribēju pateikt, ka mums ir labākie strādnieki, jo viņi tur zāģē malku un, blakām zirgu aplokam. Un man līdz ar to zirgi tiek pieradināti visādām skaņām. Tur arī traktors ir, tā kā, jā, tas tādā ziņā ir baigi forši, ka man zirgi vienmēr ir pieradināti. Bet kāpēc mums ir labākie strādnieki? Tāpēc, ka, kad viņi ieraudzīja, ka es ņemu zirgu un es ar to zirgu eju uz stalli, uzreiz visi zāģi, visas skaņas tika izslēgtas un viņi gaida, ka mēs paiesim garām. Pat ja šobrīd man zirgi diezgan adekvāti rēģē uz visādām skaņām, tomēr, ko tu zini, jā? Visādi var sanākt. Un man pat nav jāprasa, strādnieki jau zina, ka tad, kad Madara iet ar zirgu, viss ir kluss un viss ir izslēgts. Tā kā tas ir tik forši. Jā, vēlreiz paskatāmies debesīs, un man ļoti nepatīk šitas mākonis. Tā kā man ļoti viņš nepatīk. Lai gan tagad es gāju pie zirgiem, man bija karsti, jā. Triksi, tev ir karsti? Triksim ir labi. Triksi, kāpēc tev netīrs ķepas? Kāpēc tev netīrs ķepas? Jā, bet runājot par mākoni, man ir bail, ka tūlīt būs lietus. Man nebija tik karsti, ka es gribētu atsveidzināties. Nepaldies, re, kur vēl viens mākonis. Īsāk sakot, laikam, jā, skaidrās debesis iet prom. Un laikam mums būs lietus. Ak, nē. Tā, mēs ar Kasīti jau iesoļojamies. Tas lielais mākonis tumšais, kas bija. Viņš aizgāja prom, nekādas pilītes nebija, tāpēc es arī viņu apsagloju un mēs atnācām šurpu. Ja es viņu jau biju iztīrījusi, tas izgāja ārā, paskatījos. Mākonis bija tieši virs mums, nekāda lietus nebija. Okay. Tagad, tur nāk vēl viens, bet es domāju, ka viņš neatnāks. Vai arī, ja viņš atnāks, tad būs tāpat kā ar tikko to lielo mākoni. Nekāda lietus nebija. Bet es teiktu, ka ir karsti. Varbūt ne karsti, bet vienkārši mitrums ir liels. Un tāpēc ir sajūta, lai gan ir plus 13, sajūta reāli ir, ka it kā būtu, nezinu, plus 15. Tiešām ir silti šodien. Mums sākās nedaudz lietus. Es gribēju jums parādīt Kasies progresu. Atceros, ka pirms dažām nedēļām vēl jums rādīju, kur viņa vispār negribēja iet uz kārtiņām, vilka prom. Un tagad paska. Pati uziet, viņa saprot savu uzdevumu, ka viņai ir jārikšo kārtiņas. Jā, viņai nevienmēr sanāk, jā, viņa pārskrien tās kārtiņas, viņa var pārlekt. Bet viņa saprot, ka viņai ir jāiet kārtiņas. Dieviņ jaunzirgus, un es ceru, ka mēs palielīju. Labi, vajag pieslēgties klāt, un es ceru, ka mēs baigi nesamirksim, jo lietus sākās. Mēs ar Kasīti pabeidzām kordoties, vienu brīdi bija rīktīgs lietus. Bet tagad atkal gaiša debes, tur atkal nāk kaut kas. Tā kā šodien, laikam, visu dienu būs nedaudz lietus, nedaudz saula, nedaudz lietus, nedaudz saula. Jā, ko es gribēju pateikt? Mums laukums pēc šīs ziemas šajā pusē, viņš bija dziļš, jā. Tajā pusē tur jau viņš ir ciets un nosēdies, bet šajā pusē viņš bija dziļš. Šogad viņš ir labāk nosēdies. Mēs varam redzēt, ka Kasijai tās kājas tik traki negrimst, bet mēs varam redzēt, ka ik pa laikam tomēr grimst gan. Un Kasijai mums ir diezgan aktīvs solis un riksis. Var redzēt, ka viņa liek kājas, pilnīgi gandrīz pēda pēdā. Un man liekas, ka uz kaut kādiem rikšu uzdevumiem aktīvākiem, laikšiem viņa sev var priekš kājām noplēst pēdiņas. Tāpēc es gribētu viņai likt zvanus. Bet ir otra problēma. Šī tik dziļās smiltīs tie zvani vienkārši nokritīs nost. Jā, jūs redzat, cik viņa dziļi tā kā kāja liek smiltī. Jā, tie zvani, nebūs baigā jēga no tiem zvaniem. Vienīgais var mēģināt gumijas zvanus. Tos gan ir grūti uzvilkt, bet viņi tik viegli nekrīt nost no tām kājām. Bet ar gumijas zvaniem otrs. Viņi saberst var. Īpaši jaunam zirgam, kuram nekad nav likti zvani, tik tiešām var saberst. Tā kā es tagad domāju, es skatos viņas kājām un es laiku domāju. Man ir vieni zvani, ko es agrāk tā kā plānoju grifonam likt, bet tā kā grifons vairs nelec tādus augstumiņus un arī ar kalšanu mēs viņu nekaļam tik bieži.
tad es viņiem neliku tos zvanus. Un tad man ir pilnīgi jauni, tādi melni zvani ar pūciņu apkārt, ka varētu pamēģināt viņai uzlikt, paskatīties, kā šeit ir. Vai viņa plēsīs viņus nost vai neplēsīs nost. Nu tā vienīgais, vienreiz noplēšot to zvanu, viņa var arī saplēst to zvanu. Tas tā negribās beig upurēt, jo tie zvani tiešām tad ir smuki. Bet, vajag zvanus. Vajag. Tā, kasītis mums pastāvēs iekšā pusstundiņu tagad pēc treniņa. Es tikmēr iztīrīšu Grifona boksi. Un pēc tam izadīsim kasiju ārā un iedosim Grifonam pusdienas. Tagad atkal sākās kaut kāds lietus. Un es ļoti negribu stāvēt ar Grifonu lietu, tā kā skatīsimies, ja baigi līs, tas vienkārši Grifonu ievadīšu iekšā un te viņš pārēdīs pusdienas. Tā, Grifona boksis iztīrīju, bet mums sākās riktīgs lietus. Un kasītis prasās ārā. Bet viņu nevedīšu pa šitādu lietu ārā. Tā kā gaidīsim, kamēr pāriet. Tā, kasīts jau aizgāja tur aiz cieniņu. Grifons ēdīs savas pusdienas, tur viņam stāv. Gribu jums parādīt, cik ļoti es uzticos šim zirgam. Tā kā pavada uz kakla. Atveram ganu. Un Grifons aiziet ēst. Ar nevienu citu zirgu es tā atļauties nevaru. Bet ar Grifonu gan tā man vajag uzlikt. Ai, ar vienu roku grūti. Citreiz, es aizēju pieliet ūdeni, bet tagad es redzu, ka tur ūdens ir. Tāpēc aiziesim pie Grifoniņa, jo viņam tā pavada citreiz iekrīt bļodā, un to viņš nevar pārēst. Paturēsim to pavadu, lai viņam vienkārši vieglāk ir ēst. Bet jā, nevienu citu zirgus tā atļauties nevaru, tikai ar šo, tāpēc, ka šis ir mans zirdziņš un es viņu pazīstu. Bet, paskatieties, labi, tagad viņš ir slapšs un netīrs, ja? Bet viņš sāk piebaroties. Un, ja kāds man kādreiz izskaidros, kāpēc no auzām man viņš piebarojas, es būšu ļoti priecīga. Jo pēc visiem, kas man ir stāstījuši, no auzām viņš man nepiebaros. Viņš šādi kā cūka, to nepievēršat uzmanību, ja? Bet viņš man piebarojas no auzām. Nevis no lucernas, nevis no bietēm, bet no auzām. Kā? Es nezinu. Nav tā, ka es tagad lucernu pilnīgi ņemšu nost, tā. Bet, jā, pusdienās auzas un paskatieties, zirgs paliek smukāks. Nometu pavadu nejauši. Rībiņas vairs nespīd ārā, šodien izskatās, viņam arī labi ir elpošana, nav tik traki. Tā kā forši. Jā, man bija plāns tagad pajāt limeratu. Jā, es viņu esmu atsākusi jāt. Kā? Jāt, uzkāpt virsū, tur pārikšot, dažas aplītes palēkšot, jo viņai tāpat viņu nevar likt nekādā slodzē, vēl kā kumeļš skraida apkārt, tad tur ir... Nē, es netaisos mocīt ķēvi, es viņu nelikšu nekādā slodzē šobrīd, nē. Varbūt pēc tam jau, kad tas kumeļš būs nedaudz lielāks, viņš vairs nezīdīs tik bieži, un limeratai sāks izveidoties jau tā presīta un muskuļi, tad jā, šobrīd nē. Jā, tā kā man bija plāns limeratu pajāt, bet gotiņas dzīs ārā no fermas, viņas ies ārā, un tad tur arī varētu būt, ja es tajā brīdī jāja limerata, varbūt teļi ieraudzīs, sāks skriet pie limeratas vēl kumeļš pa vidu. Nē, paldies, tāpēc es turpinu tīrīt bokšus ar cerību, ka varbūt man būs brīvs laiciņš pajāt limeratu, jo tur nav ilgi. Tur ir tiešām pusstunda maksimums. Un jā, jo 4 man meitenes ir uz treniņu, tagad ir 2:10, kaut kas uz to pusi. Un tad redzēsim, vai paspēsim, nepaspēsim un kas pa kam, bet šobrīd bokši. Tā, bokšus es iztīrīju, jo atbrauca 2 meitenes uz treniņu. Tagad ir līdz 2:10. Un tieši tagad vedīs govis ārā un es aiziešu paskatīties, vai nevajag palīdzību. Iespējams, ka vajag palīdzību. Donnas un Aleksas ziemas aplokā. Tūlīt pievienosies vēl gotiņas. Bet paskatieties, cik tie teļi jau ir lieli. Un viņi nav nemaz tik veci. Paskatieties, cik skaisti. Reku gotiņas nāk.
zirgotiņas iepazīstas ar savu aploku. Un vienīgais zirgs, kuram interesē kaut kas, ir grifons. Ķēvis mierīgi ēt. Nu, Gabriela ar Karīnu jau atbrauca un viņas tīra zirdziņus. Karīna parāda savu jauno birstīti. Reku. Jā, kā viņa atveras. O. Un tad visa ziemas spalva. Jā, var tā forši nokasīt. Es arī gaidīju, kad atbraucu un ļoti patīk tādu. Jā. Nu, Gabriela tur mokās ar birstīti. Parādi birstīti. No šausmas. Tur var veselu vēl vienu Aleksu savākt. Jā, bet mēs tā ar meitenēm paskatījāmies, ka atkal nāk kaut kāds milzīgs mākonis virsū. Nu, it kā spīd saulīte, bet tad mēs paskatāmies uz turieni. Tā kā kas tas ir, kāpēc tur ir tik tumšs? Mums paveicās, izskatās, ka tas lielais mākonis ir prom un nāk skaidrs laiks. Meitenes jau apsaglojās, kāps uz zirgiem. Es saliku vienu no saviem mīļākajiem uzdevumiem, kas ir dubultais astotnieks. Šeit meitenes iet tikai rikšo soliņu. Jā, Aleksa tur dusmojas. Pa lielu apli. Tad būs diagonālīte tūlīt. Jā, skatiens uz kārtiņām, griežam taisna līnija. Ļoti labi. Karīn, tu skaties iegaumē. Tagad atkal lielais aplis. Super. Mierīgi neskrien. Skatiens uz kārtiņām, griežam zirgu. Taisna līnija. Mierīgi, nevajag skriet. Par vēlus pacēli dibanu. Kāja. Un par ātru nolaidi dibanu šoreiz. Neskrienam. Jā, labi. Mālacīte, ļoti labi. Super. Nekas. Taisni sēžam un hop. Jā, ļoti labi. Ārējo pavadu ņemam, negriežam par agru. Jā, bet bija foršs skatiens. Un hop. Ok. Kas jāmaina? Un hop, jā, super. Kas jāmaina? Jā, smuka uzeja. Un mūsu trešais jātnieks trenē kājas puspiesādē. Ar grifīti. Вот, tas точно. Papēdīšu uz leju. Kamēr Jana tur mokās, grifons izklaidējas vienkārši ar savu galvu. Ne, labi, ka viņš lēž galvu lejā, vismaz atslābina muguriņu. Šodien grifonam vieglā diena. Tā, nu, Gabriela mums jau ir pēc treniņa. Nu, Gabriela, pastāsti, kā tev gāja treniņā? Nu, labi. Labi, viss sanāca? Nu, nē. Kas nesanāca? Kad rikšā man bija nebija kā Purngala tie zirgi. Jā, viņa man šodien kā Pinokio, jā. Interesanti, jo viņai parasti tādas kļūdas nav, bet šodien, jā, viņai Purngals jājot, viņa man jāiet šitā te. Jā. Bet, nu, tā gan jau tāda šodienas kļūda tikai. Bet, paskatieties, cik Gabriela ir skaista ķivere. Parādi savu ķiveri.
Ai, skaista, skaista. Kad viņa, jā, īpaši saulītē mirc un spīd, jo Aleksiņ visi uz jums skatīsies sacensībās. Kā Aleksas palvu met. Nu, Karina arī ar Donu ieradās. Karina, kā jums gāja treniņā? Nu, ļoti labi. Man ļoti patika treniņš šodien. Labi gāja tīpaši laikos. Jā, laikšos labi gāja. Dažreiz mani pārbaudīja, bet viss ok. Es pateicu viņai, ka nē, mēs daram tā kā beigšē. Jā. Viss izdevās. Jā, Donna mums testēja atmieguši šodien. Karīnai pajautāja, hei, kā būtu, ja es tevi pavalkātu? Karīna pateica, nebūs, un tad Donnai bija tāds, ok, labi, tas būs labs zirgs. Tā, nu, Grifoniņš pēc treniņa, bet Donsis un Aleksis ēd pusdienas ar saviem mikroelementiem un piedevām. Tā, kur Aleksiņa arī ēd. Pilna mute laimes. Jā, nu mums vēl šodien viena svarīga lieta. Mums skalējs būs. Un mēs griezīsim zirgiem nagus un grifīti apkalsim. Tā ka, jā, meitenes tagad aizvada Donu Aleksu. Mēs viņas stējas durvīm atstāsim. Nu, jo man nav viņas, kur ievest, jo kur viņas ziemā dzīvojās, tur tagad govis ir. Un tur durvīs tiek iespiestas gotiņas, kas tikko ir piedzemdējušas. Tāpēc tur mēs neiesim ar zirgiem. Mēs ielaidīsim viņas šeit. Un tad tūlīt jau aizgāja pēc Kasijas un Limeratas. Vēl vajag zirgiem nagus notīrīt, nomazgāt kājas, lai nav dubļaini nagi. Un tad, jā, galais jau būs pēc kaut kādām 15 minūtēm. Raku meitenes atnāca ar ķēvītēm, un tad mēs visi kopā mēģināsim čeriku dabūt boksī. Jo viņa mums pēdējā laikā paliek pārāk patstāvīga. Gabrieli, Čerine, kur mamma? Oči. Ļoti labi. Tagad nē, Karina, lai ieiet. Tālāk jau ieies. Aizmirsu pajautāt Valdim, kā viņam šodien gāja no rīta uzliekot čerikam apaušus. Mēs jau čeriku radinam, jā, ka viņa ārā iet ar apaušiem. Jā, mazo miteni. Mazais tu bērns. Nu, netīri tie apauši jau ir riktīgi. Tā, čerika, ņemsim nost apaušus kā lielu zirgi, jā? Jo. Nu, re, ko tu laba man meitenesi. Tā, nu, zirdziņi mums jau ir paēduši, kalēs jau bija, vakariņas jau paēd, parādījuši Grifonim ir jauns manikīrs. Grifonim parādīsi, Grifonam mums ir pakavi tagad. Skaisti, jauki pakavi. Pārējiem zirgiem mēs atgriezām, nekalām, bet Grifoniņš mums tika pie jaunām kurpītēm. Jā, zirdziņi jau ir paēduši, tagad Grifons laiza sāli, bet visi jau pabaroti, jo jau ir 9 vakarā ar kalšanu un kalējiem. Tā arī sanāk, ka baigi ilgi, bet nu taisīsimies uz mājām. Nu labi, šis video atkal neiznāca tāds, kā es gribēju, ka viņš iznāk, bet nu tāda ir staļļa dzīve. Nekad visu nevar nofilmēt un visādi apstākļi notiek. Bet nu, paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirsti uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā, kā arī neaizmirstat par mūsu fondu, kur jūs varat ziedot zirgu inhalātoram. Un labi, tiekamies nākamreiz. Atā!